Sīnepju graudiņš, vārds katrai dienai. Greznība, ko nevaram atļauties. Šodienas rakstu vieta. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem un lika viņam sacīt: vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: noejiet un atsakiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājis. Mateja evaņģēlijas 11. nodaļa, 2. līdz 6. pants. Šodienas pārdomas. Savā dzīves ceļā mēs visi piedzīvojam situācijas, kad lietas kļūst nopietnas un šaubām vairs nav vietas. Šādā situācijā animācija filma Lieliskie galvenā varone savai meitai teica: tagad viss ir mainījies, un šaubas ir greznība, ko mēs vairs nevaram atļauties. Patiesībā neviens no mums nav pasargāts no šaubām. Arī dižākajiem Bībelē minētajiem dieva vīriem un sievām nācās ar tām saskarties. Piemēram, Jānis Kristītājs, kurš no mātes miesām bija piepildīts ar Svēto garu, un kuru Jēzus nosauca par lielāko pravieti, apšaubīja, vai Jēzus patiešām ir pasaules glābējs. Jēzus nenosodīja Jāni, viņš arī negāja Jāni mierināt, bet ar mācekļiem nosūtīja Jānim Dieva vārdu, citējot pravieti Jesaju. Dieva vārds aizdedza Jāņa ticību un deva spēku pārvarēt šaubas. Tieši tāpat Jēzus darbojas ar mums. Viņš dod mums savu vārdu, kurš ir kā nesatricināma klints. Tas dod mūsu ticībai drošu pamatu nostāvēt visās vētrās un atvairīt jebkurus šaubu uzbrukumus. Šodienas lūgšana. Tēvs, paldies par tavu vārdu, kas stiprina manu ticību. Es atsaku šaubām un izvēlos pilnībā uzticēties tev. Paldies, ka palīdzi man atrast katrai situācijai tavu apsolījumu. Jēzus vārdā.